Tā godātie klātesošie un pacietīgie internetu skatītāji un klausītāji. Es stingri vadījos pēc Izglītības zinātnes ministrijas ieteiktās prezentācijas struktūras un mēģināšu šobrīd atvēlētajās 10 minūtēs izstāstīt tās specializācijas jomas, kurās mēs jūtam savu sūtību viedi darboties. Meža un koksnes produktu pētniecības institūts ir industrijas pirms 10 gadiem viedi plānotās stratēģijas radītais instruments, kuru izveidoja nozares uzņēmumu jumta organizācija Kokrūpniecības federācija, iesaistoties Latvijas valsts mežiem un arī universitātei, jo šī industrijas viedā stratēģija paredzēja, ka šādam centram jābūt tur, kur tiek gatavot cilvēku resursus priekš nozares. Darbības jomas vai institūcijas misija ir nodrošināt kompetenci un pētniecisko kapacitāti koksnes produktu jomā, tieši caur šo integrāciju integrēt izglītības zinātni un industrijas potenciālu. Un, protams, industrijai ir ļoti būtiski, kā es varu tikt pie. Industrijai ļoti būtiski ir produktu attīstībā šis gala etaps, produktu novērtēšana atbilstībai tirgu, un tādēļ mūsu pamat uzdevums ir sniegt industrijai šo atbalstu, veicot dažādo koksnes produktu, gan mehānisko testēšanu, gan, kas ļoti būtiski vēlāk pēc specializācijas virzieniem, es mēģināšu pastāstīt, ir koksnes reakcija uz uguni, un, protams, ļoti būtiski ir veicināt Latvijā mēbeļu rūpniecības attīstību, un mēbeļu rūpniecība ir tieši tā joma, kur ļoti būtiski ir ne tik radīt jauns produkts, bet radīt viņus drošus. Un, kā jau šodien izskanēja, ļoti būtiski ir enerģētika, un tur koksne arī var iegūt savu vietu ar jauniem produktiem, ar atbilstību šim pielietojumam. Un ļoti būtiski, un tāda mūsu stiprā puse ir tas, ka mūsu laboratorija ir akreditēta, līdz ar to gan mūsu laboratorijas testi ir atzīti visā Eiropā un arī citās pasaules daļās, no kurienes mums nāk klienti, gan arī tas, ka mūsu pētījuma rezultāti ir arī salīdzināmi ar citu laboratoriju, jo, ja mums ir akreditētas šīs iekārtas, tad arī pētījuma rezultāti ir salīdzināmi ar citu institūciju rezultātiem. Mūsu funkcionālās struktūra vienības līdz ar to ir testēšanas laboratorija, zinātniskās pētniecības centrs, un arī viss šīs lietas mēs tālāk nododam gan studentiem, gan arī uzņēmumu cilvēkiem, ir šis tālāk izglītības centrs. Jomas, kuras mēs esam izvirzījuši par savu pētniecības virzienu un kur jūtamies kompetenti, un šī mūsu specializācijas virziens ir koksnes produktu pievienotās vērtības veidošana, padarot viņus ekoloģiski tīrākus, videi draudzīgākus. Tas ir mazāk enerģijas, mazāk neatjaunamo resursu, un tas tāds ļoti jauns virziens, kā var veidot nevis vienkārši pievienoto vērtību, bet līdzīgi kā lauksaimnieki to dara, kad viņi bioloģisko olu pārdod dārgāk nekā parasto. Tā arī ir man ļoti izteikti tendence koksnes produktu nišā. Un tā kā ir mūsu otra svarīga nozara, kur mēs piedāvājam savas kompetences, ir mežsaimniecība, tad mēs arī savu specializāciju attīstam mežsaimniecības, tieši mežstrādes tehnoloģiju pārnesē.
Pasaulē tendences ir ļoti pateicīgs šiem specializācijas virzieniem, jo koksne pēdējos gados atgūst savas pozīcijas, kādas bija pirms 100 un vairāk gadiem tieši būvniecībā, bet atgūst nevis tāpēc, ka cilvēkiem ne tikai tāpēc, ka cilvēkiem viņi ļoti labi patīk, bet tāpēc, ka attīstās tehnoloģijas, attīstās dažādas kvalitātes vērtēšanas, skenēšanas tehnoloģijas, mēs varam precīzi sašķirot koksni, līmēšanas tehnoloģijas, un arī izgatavošanā ienāk ļoti viedas projektēšanas un izgatavošanas tehnoloģijas. Un tā ir tā vieta, kur ir ļoti svarīga šī tehnoloģija pārnes, un tur mēs cenšamies gan paši pilnveidoties, gan piesaistīt papildus projektu līdzekļus. Un faktiski šī koksnes vieta un šo pētījumu nepieciešamība un realizācija notiek gan meža nozarē, gan būvniecības nozarē, kas ir ļoti svarīgi tieši mūsu industrijai radīt produktus priekš būvniecības nozars, un arī transporta nozarē, kur šie virzieni, teiksim, ražošanā ir radīt šos produktus, kas būtu inovatīvi un ar ļoti tīri, vai kā gudri viņš sauc, ar ekoloģisku koksnes materiālu, un samazināt svaru, jo tas ir gan transportam būtiski, gan produktiem. Un viens līderis, ko visi zina, ir mēbeļu koncerns IKEA, kur arī stratēģija tieši šīs divos virzienos, pēc iespējas tīrāk produktu un pēc iespējas vieglāki. Produktu modificēšana viens no veidiem, kā mēs varam koksni iekļaut šajās jaunajās nišās, jo attīstās saistītās nozars, nanotehnoloģijas, biotehnoloģijas, ķīmija, projektēšana, informācijas tehnoloģijas, to visu apvienojot koksnes tehnoloģijās, mēs varam izgatavot gan ar mazāku enerģijas patēriņu, gan ar mazāk kaitīgiem izmešiem, un tās viss ir konkrētas lietas, kas konkrētiem produktiem ir piemeklējums no lielā klāsta, ko piedāvā kompānijas un zinātniski institūti visā pasaulē. Un šeit, es atstāju vadošo, lai kādu pakaitinātu, mēs esam koordinējoši šīs jomās, jo kā nozares institūts mēs cenšamies apvienot dažādas kompetences, gan zinātnieki, gan no ražošanas, veidojot šīs kompetences grupas, kuras iesaistītais pētījumos, kā mūsu kolēģis profesors Andersons teica, tie īslaicīgie pētījumi ir zinātnei iznīcinoši, jo mēs nevaram īsā brīdī, bet šādā veidā uz īsu laiku piesaistot, mēs varam aizpildīt šo it kā zinātnes vājo vietu, ka mums nav nepieciešams radīt pastāvīgi darbojošos kompetences, bet īsā laikā veikt kādu tehnoloģiju pārnes vai veikt kādu šo lietišķo pētījumu, tad mēs piesaistām pat no citām valstīm, no uzņēmumiem. Un pamatā mēs šobrīd strādājam ar universitātes un divu lielo universitāšu zinātniekiem. Un šeit arī atbildot uz šo jautājumu, mēs tā pieticīgi novērtējām to, kas Latvijā ir, un ir ap 2000 gan zinātnieki, gan speciālisti, gan studenti, kur mēs tai vai citā laikā vai citā veidā varam piesaistīt saviem pētījumiem. Attīstība, es mazliet vispārīgi runāju, ka, manuprāt, šobrīd ir veidojas ļoti produktīva un produktīva zinātnieku industrijas uzņēmums sadarbība, un ir tie sasniegumi, ir šīs mūsu sadarbības instrumenti, kas ir valsts nozīme pētniecības centra, abas programmas, te gan ir kļūda, te 2x1 PC2. Un, pateicoties, kas jau bija minēts, šim Eiropas projektam notiek zinātnieku paudžu nomaiņa. Tā.
šeit ir partneri, lai nebūtu tā, ka es tukši tik runāju. Mēs reāli projektos strādājam gan ar maziem vidējiem uzņēmumiem, gan lieliem uzņēmumiem un uzņēmumiem gan meža nozarē, gan būvniecībā, gan arī transporta nozarē. Un tie ir konkrēti pētniecības virzieni šai specializācijā, kur es minēju. Attīstības potenciāls ir projekti, es jau visu laiku iztērēju, es nepārlasīšu visus, kas apliecina to, ka tas, ko es sākumā teicu, ir balstīts uz reāliem pētījumiem, ko mēs šobrīd veicam, un visi šie pētījumi notiek sadarbībā ar uzņēmumiem, tāpēc mūsu gadījumā tā statistika, ko Kuļkovs kungs piezīmēja, ka nozares uzņēmumi negūda zinātnē. Es domāju, pēdējo laikā ir ļoti lielas investīcijas tieši pētījumos no nozares uzņēmumu puses. Galvenie šķēršļi no tās pozīcijas, kurā mēs kā industrijas atrodamies, ir tas, ka bieži vien dažādās programmās un stratēģijās tiek runāts par pelēko šūnu ražošanu, aizmirstot to, ko otrā sadaļā arī ievada prezentācijā teica, ka mums vajadzīgs caur to veidot konkurētspēju. Un kā liecina Eiropas pieredze jau, ka liels zinātnieku skaits vēl nenozīmē, ka nāks daudz inovāciju. Tāpēc, manuprāt, būtu ļoti svarīgi tieši attīstīt šo zinātnes un industrijas sadarbību un, manuprāt, jābeidz nodalīt fundamentālo no lietišķās zinātnes, jo bieži vien, teiksim, tā piekārtā birka jau noliek to rūpniecisko pētījumu kaut kādā otršķirīgā lietā. Ja mēs noņemsim šīs birkas, tad mums vieglāk orientēties, kas ir labs, realizējums pētījums un kas varbūt ir mazāk labs. Paldies par uzmanību. Paldies, Lās.